Nesen atgriezāmies no Lasvegasas, un šeit būs stāsts par Oza zemes burvi 21. gadsimta versijā, jeb to, kā apmeklējām Sphere, jeb latviski sfēru. Varu pateikt vienu, visu īsā video ir neiespējami pastāstīt, bet mēģināšu. Skats no ārpuses nereāls, pat gaišā dienas laikā. Nekas tāds vēl nav piedzīvots. Ienākot foajē, tevi pārņem īsta svētku sajūta. Tur ir izveidotas interaktīvas zonas un mini ekrāni ar filmas ainām, kur var sajust stāsta atmosfēru vēl pirms seansa. Turpat ir pieejami arī dažādi suvenīru un merču stendi. Lai gan cenas ir visai augstas, lietas ir tiešām stilīgas. Biļešu cenas šādam piedzīvojumam varēja no 100 līdz pat $350. Šoreiz sēdējām 200 sektoru zonā, kas nodrošina ļoti tiešu un iespaidīgu skatu uz milzīgo ekrānu. Sākumā filma ir tieši tāda, kādu to atceramies – melnbalta un klasiska. Bet tajā mirklī, kad Dorotija nonāk Oza zemē, visa zāle pēkšņi uzplaukst košās krāsās, un tauriņi burtiski sāk lidot pāri auditorijai. Tas, ko mēs redzam uz ekrāna, ir tehnoloģisks brīnums. Tika izmantota pamatīga tehnika un mākslīgais intelekts, lai veco 1939. gada filmu pārveidotu un izstieptu pa visu milzīgo ekrānu. Jāatzīst, ka apmēram 30 minūtes no oriģinālās filmas ir izgrieztas, taču stāsta būtība ir saglabāta perfekti. Šovs kļūst tiešām aizraujošs, kad sāk darboties fiziskie specefekti. Tornado laikā sēdekļi vibrēja un pūta vēju, bet magoņu lauka ainā no griestiem sāka snikt mākslīgais sniegs. Tikšanās brīdī ar burvi pa zāli pat izšāvās īstas uguns liesmas, radot dramatisku efektu. Mans mīļākais moments bija ābolu mežā. No griestiem lejā tiešām sāka krist mākslīgie āboli. Lai gan tiešā lidojumā mēs nevienu nenoķērām, bet pēc tam tomēr tikām pie sava viena ābolīša, ko paņēmām līdzi par piemiņu. Šie interaktīvie momenti kopā ar lidojošajiem pērtiķiem liek justies kā daļai no stāsta. Pēc filmas beigām piedzīvojums vēl nebeidzas. Zālē notiek foršas aktivitātes, piemēram, maza interaktīva izrāde ar pašu Oza zemes burvi, kurš komunicē ar apmeklētājiem. Es nevaru salīdzināt šo ar citiem Sphere pasākumiem, jo citus neesmu redzējis, bet šo es noteikti ieteiktu apmeklēt reizi dzīvē, it īpaši, ja bērnībā šī filma bija iemīļota. Pat ja neesat to redzējuši iepriekš, tāpat kā es, stāsts ir ļoti jauks un nevelti filmas IMDb reitings šobrīd ir augsts – 8,1. Tā ir maģiska pieredze, ko citur neredzēsiet. Vai jūs dotos skatīties šādu klasiku tik modernā formātā? Rakstiet komentāros. And we will glorify your name. You'll be a